Ja. Labdien visiem! Mani sauc Armands Dobalāns. Šodien es pastāstīšu, kā mums, kā birojam markas arhitektiem, ir veicies realizēt šos BIM projektus projektēšanas gaitā. Paralēli, kamēr es stāstīšu par mūsu to pieredzi, arī būs tāds dažas vizualizācijas, lai jūs varbūt labāk varat iztēloties, kā tad izskatās mūsu šie projekti. Tātad mēs arhitekti jau kādu laiku praktizējam BIM. Tas nozīmē, ka mēs, protams, veidot viņus 3 dimensijās, telpiski pārskatāmus. Tāpat tās arī, protams, viņus izeksportēt uz IFC formātu un pievienot tiem informāciju. Tomēr saskārāmies ar vienu tādu projektiņu Presnamā 2. kārta, ko jūs arī varēsiet apskatīt vizualizācijās, kur sapratām, ka tomēr projekts nebūs tik vienkāršs, un teiksim, tā mūsu iepriekšējā prakse bija varbūt tāda ļoti vienkārša, un šī situācijā sapratām, ka mums ir nepieciešams papildus zināšanas, lai tiešām izpildītu kvalitatīvu BIM projektu. Tad mēs uzsākām šīs sarunas ar pasūtītāju, tur arī, teiksim, konstatējām visas šīs savas nepilnības, kur mums vajag papildināt šīs savas zināšanas. Tālāk arī jau sākām sarunas ar BIM ekspertu, kas dalījās ar saviem tādiem praktiskiem padomiem un pieredzi, kā kvalitatīvi izveidot šo BIM projektu, lai viņš tiešām atbilst pēc augstām kvalitātēm. Tad mēs izstrādājam šo BIM modelīti. Liekas, viss ir ļoti skaisti samodelēts, informācija arī ir salikta, kur tai vajadzētu būt. Tad mēs veicam šīs pārbaudes un konstatējam, tomēr nav tik spoži un vajag, tā teikt, meklēt dažādas tehniskas risinājumus, jo kaut kur tā informācija mums ir kā vajag, citur viņas ir bišķīt par daudz, citur viņas pat vispār nav. Tā arī, teiksim, tehniskas tādas lietas bija, ka, teiksim, apjomi arī parādās kaut kur daudz lielāk, kāda tie patiesībā ir, vai arī durvīm šīs ailes ir pazudušas no modeļa, kaut gan mēs skatāmies mūsu Revit modelī, tur viss ir. Un tad domājam, ko tagad darīt. Un katrai šai problēma vietai jāmeklē savs risinājums. Citas vietas bija ļoti vienkārši atrisināmas, citas atkal tādas ļoti sarežģītas, kas prasīja savu laiku un zināšanas, lai tiešām atrastu šo efektīvāko risinājumu tam visam. Izstrādājot jau līdz galam šo modeli, mēs jūtam, ka mūsu komandai jau ir bišķīt lielāka izpratne par to, kādam vajadzētu izskatīties šim BIM modelim. Un tiešām arī redzam, ka šī projektēšanas kvalitāte mums ir uzlabojusies un arī tas ātrums ir daudz lielāks, izmantojot šos BIM rīkus. Tad tā nedaudz fiksāk paskriešu tālāk. Tad par BIM-u. Kā mēs sākam šos procesus? Pirmais, un tas mums svarīgais, ir BEP, latviski BIP dokumenta izveidi, kur mēs norādām BIM pielietojumus, to mērķus, tāpat tās visiem iesaistītajiem parādam, teiksim, kā mēs šo informāciju vadīsim, kur ir svarīgi, kādu vienoto datu vidi mēs izmantosim, pareizi strukturējam šos dokumentus, lai visiem ir viegli visu atrast. Tāpat tās arī veidojam failu nosaukumu veidošanas šos principus, lai ir kaut kāds standarts failu nosaukumos. Projektēšanas gaitā, protams, arī pastāstam par modelēšanas prasībām, tāpat tās arī par projektēšanas vadlīnijām. Un BIM izstrādēs šis LOD un LOI dokumentācija mums palīdz labāk izprast, kas mums ir tiešām jādetalizē un kāda informācija jāpievieno pie projekta elementiem. Kā arī ļoti svarīga ir komunikācija un failu integrācija. Ļoti regulāri ir jāveido šīs BIM sapulces, tāpat tās regulāri jāievieto šie modeļi vienotajā datu vidē. Un rūpējamies arī par to, lai autoru programmatūras un failu formāti būtu sadarīgi savā starpā, lai veicinātu labāku un efektīvāku šo darbu. Arī definējam būvapjomu specifikācijas, kuras arī ļoti svarīgas, lai viss, kas ir atainots šīs specifikācijās, tāpat tās arī tāmēs, lai tas viss sakristu ar to informāciju, kas ir pieejama IFC modelī.
Nākamajā sadaļā gribētu padalīties tādiem praktiskiem piemēriem, tehnoloģijām un organizatoriskām niansēm. Kā jau minēju, modelēšanas rīks mums ir Revits, kurš tiešām mums ir parādījis šo, cik ātri mēs spējam samodelēt visus elementus. Un kas varbūt pātrina šo procesu, mums bija tajā pašā Presinama 2. kārtas biroja ēkai tāda unikāla sarežģīta fasāde. Ja šo fasādi modelētu tur pa vienam panelītim, tas mums paņemtu ļoti daudz laika, tāpēc mēs izvēlējāmies izmantot parametrisko dizainu, ar kuru palīdzību mēs ļoti ātri un efektīvi varam pamainīt šo fasādi, pat ja nāk arī kaut kādas izmaiņas, šī darba plūsma ir ļoti ātra un efektīva. Tātad viena ir šī mūsu modelēšanas programma Revit, tālāk visas pārbaudas un informāciju mēs pārbaudam caur Solibri. Ar Solibri palīdzību mēs atrodam visas šīs problēmvietas, kuras būtu jālabo, un tālāk ir jānodrošina, lai mēs šīs problēmvietas nodaliģējam tālāk citiem iesaistītajiem dalībniekiem. Šī gadījumā mēs izmantojām BIMCollabu, kas ir tiešām tāda vienreizēja platforma, kur visas šīs problēmas ļoti viegli ir iespējams centralizēt. No Solibri man ir ļoti vienkārši izveidot šīs problēmvietas kā uzdevumus jau konkrētajam dalībniekam ar termiņiem, kad ir šī problēmvieta, jāatrisina, un ar papildu kaut kādiem komentāriem, kas varbūt definē, kas ir jādara konkrētajā problēmvietā. Man kā BIM koordinatoram, es teiktu, šie rīki ir tiešām ļoti būtiski un ļoti labi uzlabojuši darba kvalitāti un arī visus šos procesus daudz ātrāk pātrina, jo tiešām BIMCollabs, ir ļoti patīkams tādā ziņā, ka tā ir tiešām centralizēta platforma visiem šiem uzdevumiem, ko ir viegli iedot visiem iesaistītiem dalībniekiem, un bez, vēl papildus ēpastiem vai kādām citām komunikācijas veidiem, viņš šo informāciju uzreiz tieši var saņemt Revit programmā un tiešsaistē izlabot šo problēmu vietu. Tādā veidā padarot šo darbu daudz efektīvāku un ātrāku. Daži ieteikumi prasību pielietošanā. Tad mēs vienmēr projekta sākumā sākam ar BEP, latviski BIP dokumentu, kurā mēs aprakstam visu iesaistīto lomas, mērķus, kas ir jāsasniedz, kā mēs tālāk izpildīsim šo projektu, lai uzlabotu visas BIM prasības, tad nodrošinot BIM prasību pārskatāmību un atbilstības pārbaudi. BEP dokuments nav vienīgais, tam nāk arī tādi pielikumi, kā definējam LOD, kādā detalizācijā katram elementam būtu jābūt, un arī LOI dokumentācija, kas nosaka, kādiem elementiem jābūt, kādiem atribūtiem, lai tiešām šim IFC modelim būtu pieejama visa vajadzīgā informācija. Tāpatās arī ieviešam šo datu vidi, kur visi iesaistītie centralizē šos savus dokumentus, jo projektēšanas laikā tiešām šo dokumentu, šie modeļi un citi faili saražojās ļoti daudz, un tad vajag tādu vienu centralizētu platformu, kur jebkurš iesaistītais dalībnieks ļoti ērti un viegli var piekļūt un izmantot sev vajadzīgo informāciju. Kā arī pievērst uzmanību programmatūras un rīku sadarībam, kas projektēšanā ir tiešām ļoti svarīgi. Ja visi strādā ar vienu un to pašu autorprogrammu, ir ļoti viegli apmainīties ar informāciju, ar modeļiem un no tiem nolasīt šo vajadzīgo informāciju. Bet, ja atkal šī programmatūra atšķirās, tad var, projektēšana nedaudz palēninās, jo šie IFC modeļi citreiz nav viegli nolasāmi autorprogrammās, vai viņi arī grafiski nedaudz pamainās, lai viņus tiešām varētu uztvert, kā patiesībā, kāds no citiem projektētājiem ir izveidojis šo modeli. Veicināt nepārtrauktu komandas apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu. Tā kā BIMs un BIM prasības visu laiku attīstās katru dienu, tāpēc ir ļoti labi, ar visiem iesaistītajiem apmainīties ar labākajām praksēm, lai uzlabotu šo darba procesu
un vienmēr veicināt, ka komanda ir ļoti zinoša par šiem jauninājumiem, ar kuriem mēs varētu uzlabot šo darba kvalitāti. Definēt atbildības sadalījumu un skaidri noteikt lomas. Tātad šī arī tāda ļoti svarīga sadaļa, lai katrs iesaistītais zina, kas viņam jādara, kāds ir viņa mērķis un kas ir jāsasniedz. Kā, BIM koordinātora mērķis būtu integrēt visus modeļus, uzraudzīt visu informāciju, arhitekts atkal detalizēt šos arhitektūras risinājumus un mēģināt salāgot tos ar citiem projektu komponentiem. Tad regulāri veikt kopīgas sanāksmes un BIM modeļa apskates. Tad šis modelis viņš ir nemitīgā tādā attīstības procesā un ļoti vērtīgi taisīt šīs BIM sapulces katru nedēļu, lai katrs iesaistītais var izsekot šīm izmaiņām, procesiem, apspriest dažādas problēmas, kuras vajadzētu izrisināt un tādā veidā uzlabojot tiešām šī modeļa kvalitāti. Noslēgumā tādi daži secinājumi, kas izriet no manas pieredzes par to pašu ieviešanu, panākumi ir atkarīgi no skaidri definētām prasībām un izpētes par tām. Kā jau minēju, ļoti svarīgi, ka katrs iesaistītais tiešām saprot, kāds ir viņa uzdevums un viņa loma. Un tas ir varbūt tās par iesaistītajiem būvkonstruktoriem, citiem inženieriem vai arī par citiem dalībniekiem, bet ko es arī gribētu uzsvērt, ir svarīgi, ka pasūtītājs zina, ko viņš vēlās no šī BIM modeļa, vai viņš vēlās tikai savietotu modeli, vai tomēr viņam arī ir nepieciešama šī informācija, ko viņš vēlās darīt tālāk būvniecībā ar šo modeli vai eksploatācijas laikā. Jo tas uzreiz mums kā projektētājiem mēs varam labāk izvērtēt, kādam vajadzētu būt šim laika grafikam, lai mēs visu šo BIM modeli varam kvalitatīvi izpildīt. BIM prasa pastāvīgu uzraudzību un elastību. Kā jau iepriekš minēju, BIM modelis visu laiku strauji attīstās, katru nedēļu mēs augšuplādējam šos moduļus, apspriežam BIM pulcēs visu, un tādi ietekmējošie faktori kā budžets, pasūtītāju prasības vai varbūt kaut kādi tehniski risinājumi mēdz nedaudz varbūt kavēt šos termiņus, kurus ir jāsasniedz. Un, ja visi ir ļoti elastīgi un ātri spēj reaģēt uz šīm problēmām, es domāju, ka tad arī var ļoti veiksmīgi un ātri izveidot šo BIM modeli un tiešām padarīt viņu kvalitatīvu un tā, lai viņš atbilst BIM standartiem. Tajā pašā arī, protams, svarīgi ir šī komunikācija un sadarbība starp visiem dalībniekiem, lai tiešām ir aktīvs dialogs savā starpā, jo, BIMs jau nav tikai tehniskais rīks. Mums arī ir ļoti svarīgi tiešām savā starpā komunicēt, dalīties ar šīm labākajām pieredzēm, lai visi iesaistītie ir uz vienas lapas un mēs varam ātri un veiksmīgi izveidot šo BIMu. Vēl papildināt es gribētu par to, ka jāsaprot, ka šobrīd BIMs projektēšanā ir tā, ka viņš nedaudz paildzina mums šos termiņus, cik ilgi mums ir jāstrādā pie šī projekta. Visu dokumentāciju, arhitektūras daļai, visus rasējumus, visu var, izveidot īsākā laika posmā, bet tad, kad mēs nonākam pie šī BIMa, tas mums paprasa vēl ekstra laiku, lai tiešām savadītu visu pareizo informāciju, novērst visu šīs problēmvietas, lai tas BIMs būtu ļoti kvalitatīvs. Un es gribētu ieteikt, ka pasūtītājs varbūt arī saprot šo daļu, ka jā, BIMs ir ilgtermiņa tāds projekts, kurš prasa laiku, pūles, bet tomēr viņš atvieglo visu projektēšanu un būvniecības fāzi. Paldies par uzmanību! Paldies!